te arī plus ir tāds, ka bremzes pilnīgi svaigas, diski pat nav baigi saskrāpēti, nu, kas būtu normāli tādam nobraukumam, tādam gadam, bet diski tiešām ir ļoti labā stāvoklī, oriģinālie Bemju bremžu diski aizmugurē, ja, kas ir liels plus šitai mašīnai. Un komplektāts arī, komforta sēdekļi, brūns ādas salons. Viņi tiešām tādi iespaidīgi, jā. Un cenu ziņā viņi ir viena no lētākajiem tiešām 3-litrīgiem dīzeļiem ar M-paku Latvijā. Jo neuzskatu, ka baigi tur jāmēģina notīt nobraukumu un mēģināt vairāk uzvairīt. Šobrīd ir pat tas nav aktuāli tik ļoti. Ja visu var pārbaudīt, tad cilvēki arī nav muļķi, viņi sitās kā ar vertikālu auto DNA atskaitas, un tur jau arī viņi var to redzēt, un kā tu arī teici, tagad CSDD arī to visu var redzēt. Tāpēc cilvēks, kas meklē tiešām labu F11, kas atbrauks un paskatīties šo, es domāju, ka viņš viņu arī nopirks. Zinot, kādi varianti ir tirgū, šīs ir tiešām izcils un es teiktu tāda stīga. Priekš sava gada tā kā no kilometriem nebaidaties, skatāties mašīnu kopumā, ņemat līdzi savus divānu ekspertus vai citus ekspertus, lai skatās, čeko, ved uz servisu. Un tikko izieta tehniskā pa nulītēm, kas arī rādītājs. Un atgāzes ir 0,02 vai 3, tā kā nav pat ko teikt, ko piebilst, ko atņemt. Ļoti labs autos.